Visu tā parunā drāšanos, kurš ko, bet sāksim ar definīcijām. Nu, lai es pats saprotu, jūs arī mazliet, pa ko ir tēma, ja? Tātad monogāmija ir tā, kad ir viens partners. Nav gan pateikts vai uz mūžu, bet, mēs runājam par seksuālām attiecībām, gan jau, ka visticamāk, vēlams viens partners un cilvēks, ja? Tas arī detaļi. Un nav noslēpums, ka tā tomēr ir norma. Un tad ir pretī tam, vai, kā saka, versus vai tā, poligāmija. Tas ir vairāk partneri vienlaikus ar vienošanos, un tad vēl sākās interesantāk, kad ir tāda poligīnija, kad ir viens vīrietis un vairākas sievietes. Tas ir tas, par ko tā bļaustās vairāk, tas nav ok. Un tad ir tāda poliandrija, kur ir sieviete un vairāk vīrieši. Un tad ir poliamonija, kaut pēc auņaka nejā loža, bet kur ir vienprātīgā nemonogāmija. Tā, lai viss būtu skaidrs, patiesībā ar šo skaidrs man nav vispār nekas.